Sveiciens visiem! Šodien atbraucām atkal uz Ajašu, vienreiz mēs te esam bijuši. Projektis tas tāds kā reklāma gandrīz, varētu teikt. Mums uzaicināja mūsu dīleri pazīstamie, lai mēs parādām, precīzāk aprakstam tos dzīvokļus, to pirkšanas, kā teikt, nosacījumus. Diezgan daudz dzīvokļu pārdot. Tad mēs nedaudz parādīsim, kādi ir tie īstā dzīvokļi, cik viņi tur maksā. Kā viņš izstās, ka ir īstā māja gatava. Varbūt kādi ieinteresēs. Tad, ja kas, mēs uzrakstīsim, kur griezties. Varētu uzrakstīt, varēsim sarunāt visu jums, palīdzēt to tikšanos ar mūsu tiem dīleriem, lai varētu visu to nokārtot pirkšanu, ja kādam ļoti sagribēs. Tā jau dzīvošana Turcijā, visiem teikšu, jau pusgadu esam nodzīvojuši, nenožēlojam. Dzīve šeit ir uz pusi lētāk nekā Latvijā. Tas ir stabili. Klimats, karsts jā, vasarā, bet tā arī klimats ir ļoti patīkams šeit. Tā. Te būs apakšā hālumens. Liela būs. Vai vienam celtnieks strādā. Baseins būs. Baseins liels iznāk. Liels baseins. Tā teritorija. Un jūra. Vienreizējs skats. Bet tā vienvērts te dzīvo. Ļoti skaisti. Jā, drīz būs gatavs. Tā arī jāapdara. Te mums arī hamams būs. Liels. Daudz paņemt, apsūdās. Kā īsti hamams. Īsti turka hamams. Pagaidām skatīgi izstāt pagrieznīgi, bet, tad varam redzēt, kas mums kāda apdarbos. Tas simpātisks uzņēmums. Tā, tad astīsimies dzīvokli, kas ir 1+1. Tāds smuks durš mums ir. Tāds smuks ārdus. Mums ir. Tad tev ienākot iekšā ir skapis. Lūk, paldies skapis. Var visu ielikt. Tā, tad uzreiz mums pa kreisi roku ir vānsistama. Palielam viss, izlietne mums ir skapīts. Veids mašīnas nebūs, bet pārējais viss šeit būs jau, kā teikt, tad, kad jūs viņu pirksiet. Tāda dušs mums. Lūk, un arī šitas tās pods, jā, un viss. Attiecīgi arī viss šitas jau būs. Tā, duris, kas te viss ir. Viņas tagad ir pelēkā krāsā šeit, bet īstenībā viņas būs baltā krāsā. Tas tikai tas, parāda variants. Tā, iesim tagad guļamistabu. Varētu teikt diezgan paliels. Lūk, jums tāda liela gulta iet iekšā. Un skaps būs iebūvētais šeit. Un viņš ir arī jau pie pirkšanas viņas būs šeit iekšā. Gulta būs pašiem jāpērk. Spogulīts arī. Aizskars skaidrs ir viens būs jāpērk pašiem. Un tās lampas spūdzītes, kas iet pa perimetri, tās visas būs jau vietā. Jau degs. Mēs pastīsimies. Lūk, šādu gaismiņu. Un šādu. Tās lampiņas, kas tā ir deg, tās viss būs. Lustre būs jāpērk pašiem. Lūk. Kondicioniers arī nebūs dabīgi. Tas viss jānopērk būs. Bet to visu pērkot, viss. Kā teikt, ja kāds paši nezināsiet, firma jums palīdzēs viņu. Ir nopirkt, ir viss norganizēt. Pie pirkšanas uzstādīšana viss ir cenā iekšā.
Tā, nu šeit viesistaba ar virtuvi. Tā, virtuvē mums, lūk, gāzes plīts, cepeškrāsnes un tvaika nosūcējs nāk jau iekšā komplektā. Tas būs jau ar visām šīm mēbelēm dzīvoklī jau atradīsies. Nebūs dabīgi leduskapis, nu un traukmašīna. Tā būs jānopērk pašiem. Te ir ļoti labi skapīši. Nu, neizgādas tā. Nu tā viss smuki uztaisīts. Durtiņas arī visu, viss skaisti. Tāda pat arī izlietni būs, tāda krāna. Nu, mēbeles arī skaidra lieta, kas pašiem jānopērk, tās nebūs, bet arī tās mazās spulzītes, visam grieztie, tās viss būs. Griezti ir 3 metru augsti. Tā kā ļoti plaši. Istaba paša redziet, ir dīvāns, lielais kārtīgs dīvāns, un tur pilnīgi vieta visam pietiek. Tā kā diezgan plaši dzīvoklis. Istaba praktiski būs arī tādās gaišās krāsās. Viss būs nokrāsots. Ar radiatoriem arī ir uzstādīti. Kaut gan te gāze vēl pagaidām nav pievilkta, bet sola viņi tiks pievilkta, ja vajadzēs. Tā kā tas viss jau te, ko jūs redziet, būs tikai aizskāt. Nu, iziesim uz balkonu. Tādām durīm. Skaisti tāds stikla mums te. Un ārā te balkons. Jā, un šeit uz balkona arī atrodas līdz ar to vai nu katlu izietosiet, ja ne, tad lūk siltā ūdens boilers. Un ar to var siltu ūdeni. Tas, kā gribiet, varēsiet to gāzi. Tā, nu balkons mums ir liels. Viņš pat te aiziet mums aiz stūra. Lūk. Nu, un kas te galvenais? Tas pavērās šeit pa skatiem. Nu, tas ir lūdzu. Skati tie vienreizēji. Jūra tālumā, viss tas būs redzams. Mēs esam pirmajā stāvā. Pirmajā stāvā mēs esam, lūk, viss šitas te skaistums šeit ir redzams. Un tā te tiesim dzīvokli, kas ir 2+1. Tātad tur būs 2 guļamistabas. Tā, nu arī mums sagaida skapis. Tāds liels 2 skapis ir. Tas, ka mēbeli, vēl tie apaviem ir. Tā. Un koridors ir daudz lielāks. Tur galā mums ir spogulis, bet viņš nebūs. Tas pie... Bet, ja gribiet, variet pasūtīt, un viņu arī ieliks jums. Un te ir nedaudz nostā sienas savādākā krāsā. Praktiski viņas būs tāds arī apmēram citos dzīvokļos, ko cels. Šis tons tiks saglabāts citur. Arī tie 1+1 būs. Un tāds skaists līdzes mums uz grīdas. Un lamināts. Tā, nu šeit arī virtuvīt mums ir ļoti smuka. Tehnika tieši tas pats, cepeškrāsnes, virsma un nosūcējs tas būs, izņemot nebūs, mikrēn nebūs, leduskapis nebūs, un traucam. Pārējais viss izlietni, viss skapīši, un smuks atvilkums. Ļoti skaisti viss tur. Viss šitas jau būs iekšā, kad pirksiet. Jā, nu mēbeles skaidrs būs. Tā nevajag visā liela istaba šitā. Tāpat ar visām lampiņām, viss mēbeles. Tas viss būs jāpiepērk pašiem, bet ir iespēja, ja gribiet, variet pasūtīt un iekārtos tieši tā ar visām mēbelēm. Nu, skaidrs, ka būs vēl dārgāk. Tā ir cita runa. Tā, mums te ir arī balkons. Iesim ārā. Un tāds balkons mums ir. Viņš ir iestiklots. Lūk. Iestiklojumu arī var pasūtīt. Jums iestiklos to balkonu. Arī ļoti labi lieta. Tīpaši ziemā, ja paliek šeit dzīvot. Iestiklots balkons, tas ir plus. Nu, skati skaidrs te tādi paši kā tur. No tā dzīvokļa ļoti skaisti. Un tāds skats uz baseinu. Tā, nu ejam tālāk. Tā, nu ejam ārā no iesistabas. Tad mums šeit sanāk pa kreisi roki. Būs
pirmā guļamistaba. Nu, to, teiksim, kā bērnu guļamistaba vai viesu guļamistaba, kā nu gribiet. Tā, diezgan liela. Praktiski, nu, arī lielā gulta lien iekšējā vajag, vai arī lūdzu var ielikt rakstām galdi. Ja ir bērniem. Skaps te gan nebūs, tas jānopērk arī pašiem. Te ir arī balkons neliels. Lūk, maziņš balkoniņš. Tur šī balkona ir labi tas. Lūk, uz balkona, šī balkona jūs varat izvietot, viņš kā tehniskais balkons var izvietot kondicionieris. Uz lielā balkona jums, kā teikt, nebūs tāda lieta. Tas ir ļoti labi. Tā, neejam ārā tālāk. Tālāk koridori tieši te iznāk pretī mums. Lielā galvenā vannas istaba, arī duša. Šeit. Lūk, izlietņā daudz lielāk 2+1 ir. Nu, viss, jā, te viss tas būs, nu, izņemot, veids mašīna nebūs. Nu, un arī pods, ļoti smuku uztaisīts viss. Lūk. Ventilācija mums tāda šahta. Nav ventilators, bet sunšahta. Tāds apgaismojums mums ten griezti. Tā. Tālāk mums ir, kā teikt, galvenā guļamistaba. Lūk. Lielā gulta iet iekšā, lūdzu. Redziet, ļoti smuki viss tas izskatās. Tā, šeit liels pluss ir. Šeit ir ģērbtuve praktiski, lūdzu. Ejot uz vannas istabu, jums šeit ir skapīši, mīļie draugi. Abās pusēs. Lūk. Ļoti labi pie guļamistabas. Nu, un tālāk ir mums otra vannas istaba, duša. Lūk, te izlietnīta. Viss, ko vajag, ir uz vietas mums te. Jā. Lūk, tas tiešām ir liels pluss. Te ir tāda lieta. Balkons mums tas pats kopējs ar to mazāko guļamistabu. Viņš viens maziņš, praktiski kā tehniskais. Galvenais balkons atrodas uz. Jā, galvenais balkons mums tad ir no viesistabas. Un tur mums nav nekādi kondicionieri, nekas tur var ļoti labi uzturēties. Tīpaši, kad viņš ir vēsāks kļūst. Viss tiek starīts, kā teikt, nu, un tālāk koridors, kas būs. Tur tālāk ir trepes un lifti. Un lūk, te var redzēt arī galā, nāk iekšā gāzes cauruli, kas vēlāk, ja jau ievilks gāzi un gribēsiet ievilkt pašu gāzi, tad lūdzu, tas būs izdarāms. Un šeit skats no koridoru loga. Jā, te viss atrodas tādā kalnainā vietā. Tāpēc ir ļoti skaisti skati šeit. Tā vispār ļoti smuki rīņķi. Tad mēs esam uzkāpuši 5. stāvā un šeit ir dzīvoklis, tur uz 2+1, kam ir terasa. Lūk, varētu astīties, šitas ir, šī terasa būs, kā teikt, šim dzīvoklim. Lūk, terasas izmērs. Un dzīvoklis arī gan maksā 200 000 toties. Paskatieties, kas te pavērās pa skatu. Nu, tā kā jums būtu 200 000, 250 laikam pat. Jā, 250. Jā, sascena rādā. Nu, tad lūk, mums tāds skatiņš pavērās. Un kā te tas 2+1, šo tāds pats arī ir. Jā, un šo nav gatavs, un tāds viņš skatās.
vēl tik viss top. Nu, bet kas priecē, kaut tā, ka skapīšiem viss stāv jāuzflīzē, nevis uzplikt betonu, kā mēs esam redzējuši dažās dzīvokļos. Tagad nu, strādā tīri zolīdi. Teiksim tā. Jā, vēl viens balkons. Nu, jā, bet dzīvoklīci varētu teikt nav lēts. Bet, nu, es jums teikšu, ko tā ir labi. Vēl nedaudz par teritoriju. Kā redzam, basēns. Tur būs tā saucamā barbecue zona, minigolfs, bērnu laukums. Nu, viss kā vienmēr. Jā, un uz jūru, te patās blakus ir pludmale. Nu, kā blakus var kājām aiziet, bet būs transfers ar mašīnu. Katru stundu staigās busiņš, kas vedīs uz pludmali. Nu, tas dabīgi būs, jāmaksā atsevišķi nebūs, tas būs cenā iekļauts. Arī tās patās pirts, sauna, hamams, sporta zāle. Tas viss iekauts ir, kā teikt, apsaimniekošanas cenā. Cik viņi liela būs, to ir grūti tagad pateikt. Nu, ja mēs par viņu maksājām dārgākajā variantā, gan mums bija basēnam, tur nācās uz ķīmijas pirti, viss, mums bija 50 eiro mēnesī sanāca. Pārējos mēnešus daudz mazāk. Un te es domāju, nu varbūt tās bišķi vairāk būs, nu būs 60, varbūt tās ir tam autobusi. Jā, un vēl autobusi ir kā reizi nedēļā vedīšot arī uz Mersiņu centram, uz veikalu lielos forumu. Tā apmēram. Jā, un skati šeit ir familijā. Ja nopirksies šeit dzīvokli, tad mums ir pazīstama nekustamā īpašuma aģenta, kas nodarbojas ar visu, tad palīdz visu nopirkt, nokārtot visus dokumentus, tāpēc, ka tas ļoti sarežģīts process ir, to mums visu palīdzēs, jums ir tūkos un viss, praktiski, ja jūs pērkiet dzīvokli, tad, kā teikt, transfers no lidostas ir pavelti, uz firmas rēķina, dzīvošana 3 dienas viesnīca arī uz viņu rēķina, izvadāt pa visu teicu, objektu, pa visām iestādēm, viss tas ir pavēlt, tas jums nekas nav jāmaksā, tas viss notiek pilnīgi pavēlt, sagatavot visus dokumentus, palīdz viss, tas tiek viss nokārtots ar mūsu, kā teikt, pazīstamajiem dīleriem, divas sievietes, ļoti malači. Ļoti arī mums izpalīdzēja. Tā. Nu, šeit būs vārti, braucam, apsargājam teritoriju. Būs arī sargu būtas, kas tiks apsargāt 24 stundas diennaktī. Un autostāvietas šeit. Diezgan liela stāvieta. Kur mašīnas nolikt uz ielas, ka teikt, ja tur viņi nebūs. Un tā mēs te nav otrs puses. Nu, esam tagad atbraukuši uz Ajašu pludmalu. Viņam gan te vēl viena pludmala, bet viņš tā lielākā. Māja nav tālu. Praktiski, es domāju, kājām nāk minūtes 10. Te vedīs arī autobusiņš. Te gan arī viesnīcas ir. Pāris. Ir saussargi. Pludmals, smilšu pludmala. Vismaz tīra. Šodien vējš, tā kā bišķiņ riebīgi skaņa.
Nu, tā apmēram vajadzētu izskatīties gala rezultātā, kā redzēt uz šīs fotogrāfijas. Tagad nedaudz par pašu būvfirmu. Būvfirma ir laba, galvenais uzticama, jo arī mēs esam nopirkuši dzīvokli viņu celtajā mājā, un nav nekādas precenzijas pret viņiem. Viņi pēc nodošanas dod 2 gadu garantiju savam darbam, un viens no firmas pārstāvjiem 2 gadus atradīsies un dzīvos šajā mājā. Tā kā un arī risinās visas problēmas, kas radīsies labu gadu gaitā. Nu, tad par cenām. Šajā attēlā, ko jūs redziet, aizkrāsotie laukumiņi ir pārdotie dzīvokļi, un tie, kas ir ar cenām, tie ir pārdošanā. Tad lūk, tā kā jūs pirksiet šo dzīvokli tieši no pašas būvfirmas, tad viņi dod 10% atlaidi summai, un, ja jūs iemaksājiet 50% no visas kopsummas, tad varēsiet dzīvot jau savā dzīvoklī, un pārējo atlikušo summu varēsiet nomaksāt 2 gadu laikā. Varētu tā teikt tāds, bezprocenta kredīts uz šo summu. Es domāju, tas ir tomēr diezgan izdevīgi pie šitām summām. Dzīvokļi dārgi, bet kas tagad ir lēts? Ja vēl tas ir ar skati uz vidusjūru. Zem video būs atstāti kontakti, ja kāds ieinteresēsies par šiem dzīvokļiem vai arī citiem. Jo mūsu nekustamā īpašuma aģentūrai ir piedāvājama arī ļoti daudz citu dzīvokļu par dažādām cenām. Šeit vēl vienu māju mēs apskatīsim. Tas jau ir cits celtnieku firma. Un te toties ir lēti dzīvokļi. Atrodas viņš ar pašu pakšišu. 6 km no Erdemlē. Te arī 1+1. Lūdzu. Te arī vēl nav viss pabeigts. Remonts vēl ceļās, būvējās. Te arī valsts istāba. Arī tāda. Tā kā mums te elektrības nav, bet tad tāds frīz. Tā skapīs pieejas arī mums ir skapis. Tāds neliels. Lūk. Tālāk no šī koridoriņš mums pretī tieši guļamistu praktiski arī izmēri, kā jau vienmēr viņiem viss apmēram ir te. Balkons iziet. Skats te priekšā kādu māju vēl var uzcelt droši, tā liekas. Tur botaniskais dārs, un tur nekāds strojks nebūs. Tā kā arī radiātori nebūs, noteikti būs tikai šādi galārā sienas. Grīns. Durvis tā smukas. Tā, tev ir viesistaba. Te uz viesistaba nav durvis. Tas vēl arī ir viena lieta. Jā. Un te mums ir virtuvīte. Tāda, kā viņa jau britiski redzēt, tāda viņa arī būs pirkšanās. Nav vērtes, jā, tad mums jau ir galds. Tādu viesistabu. Griezt kā vienmēr ir augsts, tātad 3 metri praktiski grīz viņiem visiem šeit tā. Tā lielais balkons. Balkons mums parādā tāds. Celtniecība notiek. Pagaidām tas viss ir tā. Jūra tur ir vēl tālumā, tās mājas pēdējais tur uzreiz ir jūra no tā. Te ir vēl viena 2+1 ar savu terasu. Tās ir dārgākas terases. Jā, te tā nelājuma šos te.
dzīvokļi te maksā bija daudz lētāk. 1+1 te apakšā maksā pirmajā stāvā 43 000. Augšējā stāvā pašā augšā 55 000. 2+1 maksā 70 000 pirmajā stāvā, augšā līdz 90 000. Nu, lūk, cenas attiecīgi.